Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Esiet sveicināti, cienījamie uzņēmēji LTRK podkāsta Uzņēmēju balss jau kārtējā epizodē. Šajā reizē kopā ar jums esmu es, Jānis Elpēters, LTRK valdes loceklis, un šodien mana sarunas partnere šeit LTRK studijā ir Agnese Alksne Bensone, CSR Latvija vadītāja. Sveika, Agnese! Labdien! Šodienas podkāstu un raidieraksta tēma lielā mērā saistīta ar tādu uzņēmējiem. Zinu, ka dažiem uzņēmējiem tas pavisam noteikti šis jēdziens izraisa tādu, varētu teikt, bažu komplektu. Dažiem uzņēmējiem tas ir tāds, kā varētu pat teikt, jauns biznesa virziens. Lielai daļai ticu, lai arī varbūt tā nav tāda vislabākā situācija, vēl aizvien īsti nenozīmē neko tie jēdzieni, par ko šodien runāsim, bet šodienas sarunas tēma ar Agnesi mums ir ilgtspēja Latvijas uzņēmējdarbībā, iespēja vai apgrūtinājums. Un patiesībā jau droši vien tad sarunas gaitā centīsimies arī beigās nonākt pie tā jautājuma, vai tā ir Latvijas uzņēmēju iespēja vai drīzāk apgrūtinājums. Agnese, es ticu, ka tev jau arī pašai ir savs viedoklis par to, vai tā ir iespēja vai apgrūtinājums, bet pirms ejam varbūt tādā saturiskā virzienā par ilgtspējas jautājumiem. Pastāsti, Agnese, kas tu esi mūsu LTRK uzņēmēju podkāstu klausītājiem un kā, Agnese, tu vispār nonāci līdz ilgtspējas tēmai? Paldies par šo jautājumu, jo parasti podkāstos man uzreiz ir, saturs ir karalis, protams, bet man liekas arī ļoti būtiski tā kā izstāstīt varbūt tiešām īsi to ceļu. Tad es vairāk kā 11 gadus dažādos formātos esmu saistīta ar ilgtspēju, sākotnēji vairāk kā komunikāciju, skaidrot lielos globālos jautājumus uzņēmējiem caur apmācībām Latvijas Darba konfederācijā, ka es strādāju. Man liekas, ka man bija viens no pirmajiem nosaukumiem, kurā vispār šāds korporatīvās sociālās atbildības eksperts tika iekļauts. Kā tas nokļuva manā kompetencē, nejaušības. Manā dzīvē vispār tās nejaušības, kā es kaut kur esmu nokļuvusi. Un šī nejaušība izrādās tādā pareizā formātā, jo ētika, godīgums, atbildība, atvērtība, atklātība, tās ir bijušas ar manas personīgās vērtības. Un tas tikai likās loģiski. Un tad, laikam ejot, ir bijuši dažādi projekti, piemēram, iniciatīva pret neekonomiku par godīgu konkurenci 11. gadā, kas arī bija tāds milzīgs furors sabiedriski un politiski vispār par šo tēmu sāk runāt. Pēc tam LTRK pārņēma principā šo tēmu tālāk virzīt politiski, līdz ar to tās saknes ir diezgan jau pasen. Pēc tam man ir arī nācies piedzīvot tādu ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa prakses sekas ieraudzīt vienu brīdi arī Indijā pastrādāju. Tas bija tiešām tāds ļoti interesants darbs, kur mēs skatījāmies, principā, kā dzīvo vietējie iedzīvotāji trešā pasaules valstī un kādas viņa tās saucamās problēmas, ka mums likās, ka mums Eiropā problēma nav, ja? Jo tur citi dzīves apstākļi, dzīve citi nosacījumi, bet mēs esam cilvēki, kuri vismaz runa par paradumu maiņu. Un arī šajās valstīs lielākoties visi atdurās par paradumu maiņu un izglītību. Un ja mēs šeit runājam jau par kaut kādām augstākām matērijām, it kā atbildīgā biznesā, un ilgspējīgā biznesā tas arī ir runa par to, ka kāpēc mums jādara tā, kāpēc mēs vairs nevaram darīt tā kā iepriekš, jo mums taču viss labi sanāca. Mēs esam atraduši to zelta dzīslu biznesā, kur mums nes finansiāli visus iegūmus, un kāpēc mums kaut kas ir jāmaina. Un tās arī tātad ir tās lielās pārmaiņas. Un bija laiks, kad es arī strādāju Transparency International Latvija, kas ir Latvijā Dēlnas vārdā pārstāvniecība. Un šobrīd, pirms 10 gadiem, es nodibināju CSR Latviju, kas ir biedrība, kas šos visus ideoloģijas vai tādus vērtību cilvēkus apvienoja jau pirms 10 gadiem, un šobrīd mēs ļoti intensīvi pievēršamies uzņēmumiem un tiešām viņiem palīdzam ikdienā iet to soli uz priekšu, kā tad tik galā ar regulējumu, kā tik galā ar klientu prasībām, kas tad mainās, kā paradigmas mainās, kā to visu tik galā. Un pirms 5 gadiem es izveidoju atbildīgu biznesa vēstnešu programmu, kurā mēs sistemātiski mācam atbildam šiem jautājumiem, kāpēc, kā to darīt reāli praksē. Un teiktu tā, ka viens no rezultātiem, kas man iedvesmo visu šo gadu laikā, ir tas, ka mēs esam palīdzējuši ar vairākiem ekspertiem atbalstīt vairāk kā 65 uzņēmumus. Viņi ir sākuši realizēt dažādas iniciatīvas, 88, ja nemaldos,
kas uzlabo viņu to atbildīgo biznesa praksi, sākot ar to, ka mēs ieviešam kaut kādas labbūtības mehānismus un beidzot ar vides aprits ekonomikas principu ieviešanu. Tā kā ļoti, ļoti dažādi, un tie izaicinājumi tiešām ir ārkārtīgi daudz. Un atbildot, varbūt mazliet lecot priekš tam mūsu šīs dienas tematam, es teiktu, ka tā ir vajadzība. Varbūt nevis tikai kā pienākums vai iespēja vai apgrūtinājums, bet tā ir vajadzība šobrīd. Bet kā, Agnes, tu definētu, kas vispār ir ilgtspēja? Man šķiet, ka arī par šo ir bijuši tepat kameras sistēmā tādi nemazums arī joki par to, ko tad nozīmē ilgtspēja. Kāds ir populārākais joks? Dzīves jokā mēs šo neatskaņoši mūsu raidierakstā, tas varbūt varētu kādam klausītājiem likties nedaudz aizskaroši, tādēļ to lieki neatkārtoši, bet jā, ar tādu skatījumu, droši vien, ka bizness vairāk ilgtspēju saredz kā tādu prasību kopumu normatīvā regulējuma kontekstā, bet kas varbūt, skatoties gan no biznesa, gan no sabiedrības, tādu skatu punktu kopumā, kas ir ilgtspēja un kā tu to raksturot? Man tā kā ilgtspējā, kā jūs minējāt, ir tiešām vairākas definīcijas, bet tie ir tādi pat lielākā atšķirība, kā pirms 15 gadiem mēs runājam par ilgtspēju un korporatīvo sociālo atbildību. Mēs uzskatījām, ka jebkas, ko mēs darām papildus tiesību aktos noteiktiem, ir tā atbildīgā mūsu biznesa praksa, kas uz to brīdi bija pietiekami. Šobrīd mēs runājam, un viss regulējums ir vērsts uz to, ka atbildīgs un ilgtspējīgs bizness ir tas, kurš apzinās savu ietekmi. Un tad ir tie 3 pīlāri - ietekmi uz cilvēku, ietekmi uz vidi un ietekmi uz šo pārvaldības procesiem, atklātību, lielo ekosistēmu. Un tā ietekme jau pēc tam, kā es to nomēru, vai es to saskaitu, vai tam man ir pierādījumi, vai man vienkārši intuīcija, vai es vienkārši uzskatu, tā ir mana normāla biznesa ētika, kā es daru. Tas jau ir katra uzņēmuma izšķiršanās, kas ir viņa tā pēc tam motivācija vai tas drives, kas viņu virz uz priekšu. Un, Agnes, ja mēs paskatītos uz tādu, droši vien arī varam skatīt divās kategorijās - sabiedrība un uzņēmēji. Jā. Kā tu vērtētu to ilgtspējas pratības līmeni vai to izglītības līmeni, kurā esam šobrīd attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem? Varbūt tu vari vērtēt 10 balvu skalā, ja tas ir ērtāk, varbūt ir kāds cits absolūti nenormēts vērtējums. Man patīk salīdzināt uzņēmumu attīstību vai briedumu. Tie, kas man ir dzirdējuši, šis nebūs nekas jauns, varbūt citos formātos, lekcijās un tā tālāk. Man patīk tomēr izmantot Oksfordas profesoru Viseru iedalījumu, kas saucās attīstība laikmetos, kas ir mūsu motivācija kaut ko darīt. Un ja mēs runājam, ka ir tāds sākotnējs, varbūt biznesa modelis, kas tādā alkatības laikmetā dzīvo, ka mēs tiešām mūsu galvenais dzinuls ir nauda, tad ļoti daudz uzņēmumu joprojām tur ir. Un mēs nevaram izslēgt, ka tāda vēl joprojām būs arī pie visiem regulējumiem un citiem nosacījumiem. Nākamais līmenis ir jau tāds filantropijas līmenis, ka mēs jau jūtam, ka mums kaut kas ir jādod atpakaļ sabiedrībai. Arī tāda vēl mums, šī ir tāda lielākā daļa, es teiktu. Mums patīk atbildīgi izturēties Ziemassvētkos, kaut kādos labdarības akcijās, izdarīt kaut ko labu, ja? Un tad mums ir trešais līmenis, kas ir mārketings, kas ir ļoti populārs palicis. Tātad mārketinga laikmets nozīmē, ka uzņēmums jau sāk skatīt savu produktu, vai reaģē viņa klients, vai prasa mans B2B klients, piemēram, eksporta tirgos. Es arī uzreiz savādāk reaģēju, tā ir man cita motivācija. Un tad nākamais līmenis, kur ir visi lielie uzņēmumi, kas ir vadības laikmets. Tas tad es kā vadība apbruņojos ar dažādiem procesiem, procedūrām. Man ir jāatbilst noteikumiem, investors man kaut ko paprasa, ja? Tad es eju šo ceļu. Un tad es teiktu, ka tas vadības līmenis ir vairāk tāds lielāku un globālāku kompāniju tāds briedums, un mēs kaut kādā mērā Eiropa šobrīd mūs ir ierāvusi diezgan strauji jau izaugt līdz šim te vadības nobriešanas līmenim, ka mēs sākam runāt par kādām politikām, KPI-iem, rezultātiem, ilgspējām, bet varbūt mentāli mēs vēl neesam gatavi. Mēs vēl esam kaut kur kā uzņēmums, vēl tajā labdarības, mārketinga, tajā sajūtā, ka mums vairāk tas uzrunā, nevis tie citi jautājumi. Tad ir vēl citi līmeņi, kas ir jau tādi uzņēmumi, kas runā par atbildīgu biznesu un atjaunošanu. Tātad tie, kas domā, piemēram, par resursu atjaunošanu, vai tas ir, nezinu, labi, neteikšu šo piemēru par koku stādīšanu, bet es vairāk domāju par tādu sistemātisku resursu atjaunošanu, ka mēs zinām, ka viņi vienkārši
pietrūks. Un viņi mums nebūs. Piemēram, Latvijā, manuprāt, viens no visdārgākajiem resursiem ir cilvēki. Un ja mēs viņos neieguldam, mēs viņus zaudējam. Un tad bieži vien uzņēmumu uzskata to par izdevumu pozīciju. Mēs tā no ilgspējas konceptu viedokļa tā tomēr nav izdevuma pozīcija, tā ir tāda noturēšanas, atjaunošanas, stiprināšanas pozīcija. Bet sabiedrība atkal mēs vairāk tā kā gaidam uz tiem uzņēmumiem, skatāmies, ko viņi mums piedāvās, jo mēs ļoti uzticamies uzņēmumiem. Mēs viņiem ticam. Tātad augstas gaidas uz uzņēmējiem. Jā, mēs no viņiem prasam ļoti daudz atbildības, jo valsts netiek galā ar savām funkcijām lielākoties, un mēs gaidām, ka uzņēmums to uzņemsies. Parūpēsies par mūsu veselību, parūpēsies par mūsu drošību, parūpēsies par mūsu algu, parūpēsies par to, ka mums viss ir labi. Paldies, Agnes, par ievada sadaļu. Tūlīt arī podkāstu 2. sadaļā parunāsim vairāk tieši par to, ko tad sagaida no uzņēmējiem. LTRK podkāsts Uzņēmēju balss. Esam atpakaļ LTRK studijā, kur raidierakstā Uzņēmēju balss tiekamies ar Agnesi Elksni Bensoni un diskutējam par ilgtspējas tēmām. Agnes, jau raidieraksta pirmajā daļā pieskārāmies tam, kas tad vispār ir ilgtspēja, un noslēdzām šo sarunas sadaļu uz tādas nots, ka patiesībā sabiedrībai ir lielas gaidas no uzņēmējiem. Skatāmies uz to praktisko pusi. Arī šeit LTRK ietverā esam attīstījuši zaļā kursa un ilgtspējas domnīcu, un sākot varbūt ar tādu ļoti teorētisku piegājienu, šobrīd esam nonākuši līdz jau tādām ļoti praktiskām darbnīcām, kur mazie uzņēmēji mācās par ilgtspējas ziņošanu, kas tad tas tāds vispār ir. Kā tu teikt, vai šī ilgtspējas ziņošana faktiski ir tāds kā kārtējais apgrūtinājums un formālā prasība no politikas veidotājiem attiecībā uz uzņēmējiem, vai tā tomēr arī tādā šodienas jau pieteiktās sarunas tēmas kontekstā ir tāda kā zināma iespēja nedaudz labāk paskatīties uz to, ko tad mēs vispār daram, jo tas, ko piefiksēja no mūsu sarunas pirmās daļas, man šķiet ļoti precīzi noformulēja, ka ilgtspēja patiesībā no tāda uzņēmuma konteksta ir iespēja apzināties savu ietekmi no tādā visplašākajā kontekstā. Tā kā līdz ar to tā varētu būt arī iespēja. Kā tu vērtē to, ko tad tagad varētu teikt kopumā gan Eiropa, gan arī nacionālā līmenī tad politikas veidotāju uzņēmējiem liek darīt? Liek darīt, būt atklātiem un caurspīdīgiem. Tas ir tas virziens, tas lielais virziens izsekojumiem, atklātiem, caurspīdīgiem, jo bez tā saucamās zaļās komponentes mums ir tā saucamā digitālā komponente. Un digitālā komponente no sevis paredz to, ka mēs pārredzam šos te resursus, datus par uzņēmumiem, kas liekas, mēs Latvijā esam diezgan tādi, mums nepatīk ļoti daudz dalīties ar to informāciju. Mums tā ir ļoti liela, teiksim tā, mentāli varbūt liels izaicinājums. Kā, bet konkurence uzzinās un ko tad es darīšu? Un tā ir tāda konkurences ierobežošana, šī atklātība. Tad tas lielais mērķis ir, ka tas ļautu labāk prognozēt, programmēt šīs te valstu politikas, lai varētu saprast, kas tad mums trūkst un uz kurien tad mēs ejam. Tas ir liels un tāls mērķis, bet to mazam biznesam ir ļoti grūti saprast, un es pieļauju, ka ir liela tāpēc pretestība. Bet runā par šo pašu regulējumu, es teiktu tā, ka līdzīgi kā mēs mācāmies uzņēmējdarbības vadību, un mums saka, ja jūs gribat izveidot savu biznesa stratēģiju, mums ir svids jāveic. Cik uzņēmumi veic svidi? Cik uzņēmumi veic PESTEL analīzi? Cik uzņēmumos ir risku vadība kā tāda? Jo tas, ko es esmu saskārusies arī savā pieredzē, strādājot certifikācijas biznesā vairāk kā 5 gadus, un kur ir runa par kvalitātes vadību, vides pārvaldību, energo pārvaldību, viss ir riskos balstīts šīs sistēmas, ir ļoti švaki, jo mēs daudz ko darām formāli. Un tāpēc, mēs uztversim šo ilgtspējas regulējumu kā formāli, tas būs ļoti dārgs ķeksītis. Jo tās darbības, kas ir jāizdara, lai mēs tiktu līdz tam ciparam, kur tad mēs esam ietekmējuši ilgtspējīgi un tā tālāk, mums jāveic milzīgs iekšējais mājasdarbs. Mēs principā veicam tādu milzīgu biznesa modeļa revīziju. Mēs vienkārši uzdodam sev jautājumu, vai tas mans biznesa modelis, kurš esmu izdomājis, kurš strādā, nes kaut kādu pievienoto vērtību sabiedrībai ilgtermiņā. Vai tomēr es pēc manis kaut vai plūdi, kā Ludvigs 16. un mums viena alga. Ja? Un tad Latvijā mēs ļoti daudz strādājam ar to mītu, ka mēs jau esam maza ekonomika, mēs jau neko neietekmējam.
Bet ja mēs kā ekonomika izdomāsim piebremzēt vai pagaidīt un tā kā neko nedarīt, pagaidīt varbūt mēs varam, bet neilgi, tad mēs principā neiekļaujamies vairs tajā jaunajā paradigmas maiņā, kas vispār notiek ekonomikā. Un man šķiet, ka tā kā mēs esam īstenībā maza ekonomika, mēs varētu būt daudz elastīgāki un pielāgoties šim pārmaiņām daudz ātrāk. Mums ir ļoti daudz gudri uzņēmumu. Vienkārši jautājums, vai mēs viņus tā mākam, vai viņi to saredz tajā regulējumā, tas, man liekas, ir jautājums. Man šķiet arī skatoties uz to, kā attīstās diskusija iekšēji LTRK ietverā, jau atkal jāpiesauc, un šī šķiet ir viena no manis visbiežāk citētajām dziesmu rindām, tātad vārdi māc, bet piemēra aizrauja. Man šķiet, ka arī šeit iekšēji LTRK diskutējot ar tiem uzņēmējiem, kuri jau gana labi spēja parādīt arī citiem to, ka patiesībā ilgtspējas aktivitātes viņu uzņēmumu kontekstā viņiem ir palīdzējuši ietaupīt. Tas jau ir tas piemērs, kas tam uzņēmējiem norezonē, jo visādi citādi tā liekas kā tāda atkal jau kārtējā prasību kopa, kas pie tā, skatoties uz to, kāda ir tā situācija ar administratīvo un birokrātisko slogu, patiesībā uzņēmēji jūtās ļoti sasiet un ļoti iegrožoti, bet patiesībā to iespējas stariņu, ja kāds par to pastāst tādā ļoti praktiskā kontekstā, tas palīdz jau noticēt tam arī pārējiem, kas ir apkārt. Jā, mums ir vairāki labi uzņēmumi, kuri jau to praktizē, kaut kādu savu citu apsvērumu dēļ. Biežāk vien viņi ir vienkārši jau laicīgāk sapratuši to, ka tas ir ekonomiski izdevīgi ilgtermiņā. Es nerunāju par īstermiņu. Ja mēs ātri gribam nopelnīt naudu, iespējams, mēs nekad neskatīsimies tādā plašākā kontekstā, ja? Bet ir tomēr atšķirība, piemēram, pie viena uzņēmuma šoferi stāv rindā, lai tur strādātu, un pie citu uzņēmumu viņi nevar atrast, nokomplektēt kaut kādu pamatsastāvu. Un tad tu apskaties tās prakses, un tu saproti, kāpēc tie cilvēki viņi, izvēlās strādāt pie viena, nestrādāt pie otra. Kaut gan amats ir tas pats. Ja? Un man liekas, ka cilvēku šī rotācija vai cilvēku spēja saprast, kurš ir labs darbdevējs, tas ir ļoti labs indikators, kuriem nav šīs problēmas, vai viņas ir vienkārši minimālas. Katrā uzņēmumā ir problēmas, vai es teiktu izaicinājumi, bet mēs redzam šos piemērus, un tas pats arī par vidas jautājumiem. Tā ir milzīga arī izšķiršanās, uzlikt attīrīšanas iekārtu varbūt labāku, advancētāku nekā man nosaka tiesība akti, jo ilgtermiņā mēs strādās ilgāk, vai tomēr izpildīt minimālās prasības. Tā ir biznesa izšķiršanās. Protams, jā, un es pat gribētu teikt, ka man šķiet tā tendence paliek aizvien aktīvāka, ka uzņēmēji tik tiešām saprot to ieguldījumu pusi un to, ka patiesībā visticamāk mazāks ieguldījums daudz ātrāk būs jau atkal jāremontē, jācīnās ar tām negatīvajām sekām. Tā kā tur, manuprāt, tas cerības stariņš, es pavisam noteikti no tāda ikdienas komunikācijas ar kameras biedriem un uzņēmējiem kopumā noteikti redzu. Agnes, tas, ar ko gribu paturpināt, nav noslēpums, ka kopumā skatoties gan uz Latvijas ekonomiku, gan Eiropas ekonomiku, patiesībā tas teiksim, galvenā saimnieciskā vienība ir mazs uzņēmums. Tātad Eiropas kontekstā pat arī skatoties uz to, kāds ir biedru sastāvs Eurochambers, kuras biedrs ir arī LTRK, tas vidējais uzņēmuma lielums, par kuru mēs runājam, tādā Eiropas kontekstā ir kādi 6 cilvēki. Un tas patiesībā tik tiešām ir mazs uzņēmums. Man šķiet, ka Latvijas kontekstā mēs varam skatīties uz to mazo uzņēmumu kā vēl mazāku, iespējams pat 2 reizes mazāku ar 3 cilvēkiem, kur bieži vien tieši uzņēmuma vadītājs ir gan finansists, gan grāmatvedis, gan biznesa attīstības vadītājs, gan atbilstības menedžers, tā tālāk. Un šobrīd faktiski sanāk tā, ka viņš visticamāk būs arī galvenais ilgtspējas eksperts. Kā tev šķiet, un skatoties uz to, kā tad veidojās šī ilgtspējas mērķu sasniegšanas kaskāde, tas, ko esmu pamanījis no savas puses, ka patiesībā tie Eiropas regulējumi lielā mērā jau attiecās uz lielākiem uzņēmumiem. Taču sanāk tā, ka lielie uzņēmumi atkal prasa tiem saviem mazajiem sadarbības partneriem, ko tad tu dari savā darbībā, lai viņš atkal, tas lielais uzņēmums, varētu to ieskaitīt tajā savā kopējā vai pēdas nospiedumā vai kopējā ilgtspējas aprēķinā. Kā tev šķiet, vai tā politika attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem šobrīd ir pietiekami attīstījusies, vai tur tomēr tieši tādā mazo uzņēmumu kontekstā ir vēl stipri jāpadomā par to, kā tad viņiem arī patiesībā palīdzēt nonākt līdz tai vēlamībai? Es teiktu tā, ka ar mazajiem uzņēmumiem šajā gadījumā ir pavisam traki, jo regulējums ilgtspējas ziņošanas regulējums, kas šobrīd ir Eiropas Savienībā, tas galvenais ilgtspējas politikas virzītājs spēks tieši biznesam, pārēdz, ka uzņēmumi, kuriem jau ir 10 darbinieki, un
viens no finanšu rādītājiem ir tāds, 300,000, 700,000, man liekas, tas tāds sevi cienošs, jebkurš tāds labs vidējs mazs uzņēmums Latvijas kontekstā iekrīt. Latvijā tie būs apmēram pāri 5,000 uzņēmumiem, uz kuriem šī ziņošanas prakse būs attiecināma. Un tad parasti uzņēmumi prasa labi, ko man tas dos vai kas man par to būs, ja es to nedarīšu. Kas ir tā pātaga, jo mums jau patīk runāt par burkāniem. Es runāju daudz par šiem burkāniem, tāpēc, ka tiešām tas daudz ko var sakārtot un pat samazināt dažādas izmaksas, bet kas ir tā pātaga, tad pātaga ir vienkārši, jo nevarēs iesniegt gada pārskatu, ja nebūs atsauces vai pareizi noformēts gada pārskats. Tas ir tā visvienkāršākā lieta, ja? Un tad jautājums būs par to, cik kvalitatīvi būs šie gada pārskati ar šo vadības ziņojumu, kurā būs iekļauti ilgtspējas jautājumi. Un tad vai mēs... kādas būs šīs kontrolas mehānismas, kas būs tā kvalitāte, kas viņu novērtēs, kas šo informāciju lietos un tā tālāk. Un man liekas, ka ja mēs no politikas veidotāja varētu piestrādāt pie šī sadaļas, ka mēs zinām, ka mēs īstenībā šo informāciju izmantojam, lai kaut kādas programmētu lietas, kas ir svarīgas mūsu ekonomikai vai tur atslogot jūs no satiksmes pārvaldes kaut kādām lietām. Ja? Es arī esmu mazu uzņēmumu vadītājs, es vienkārši ļoti labi zinu, ko tas nozīmē, un tāpēc šis vadības ziņojums, viņš kļūst par tādu informācijas apkopojumu, par kuru mums pat varbūt reizes gadā īstenībā pat domāt negribas, tāpēc, ka viss kaut kas daudz ir jādara. Es teiktu tā, ka tas būs izaicinājums, un es ticu, ka taps dažādas brīvprātīgas padomu vadlīnijas, iespējams būs kaut kādas dokumentu sagatavesi, iekšējie rīki, kas atvieglos to darīt, jo tie būs 50,000 uzņēmumi Eiropā, bet Latvijā tie būs 5,5 apmēram tūkstoši, un tāpēc viņiem vajadzēs kaut kā palīdzēt. Un tad vai to nozare dara, vai to dara uzņēmēju organizācijas, vai to dara, valsts puse, tas būs tas jautājums. Pavisam noteikti arī LTRK zaļā kursa un ilgtspējas domnīcas ietvarā centīsimies sagatavot tādu kā jau praktisku ceļakārti, kā tad arī mazajiem uzņēmējiem vērtēt ilgtspējas jautājumus sava biznesa kontekstā. Ar to tad arī šajā brīdī noslēgsim mūsu sarunas otro daļu un būsim atpakaļ pēc pavisam īsa mirkļa. LTRK podcasts Uzņēmēju balss. Esam atpakaļ LTRK podkāstā Uzņēmēju balss, lai turpinātu sarunu par ilgtspējas jautājumiem, un šodien podkāstā viesos Agnese Augstne-Bensone. Agnes, noslēdzām sarunas otro daļu, pieskaroties jautājumiem par to, kas tad varētu būt, tie palīgi mazajiem uzņēmumiem ilgtspējas jautājuma attīstīšanā tieši sava biznesa kontekstā, un tad arī pieskāramies tam, ka viens no tiem virzieniem varētu būt valsts, droši vien šeit domāju tādu publiskās pārvaldes kontekstu. Saki, kā no tava skatu punkta raugoties, un arī šo jautājumu nedaudz jāpaskaidro ar kontekstu, ko esam pamanījuši šeit uzņēmēju pusē, ka nereti, tas, ko uzņēmēji sajūt, kad publiskā pārvalde, šeit gan tādā droši vien Eiropas kontekstā vairāk jāskatās, bet kaut kādā mērā, protams, tā kaskāde atskaņojās arī šeit pat nacionālajā politikā, ir tā, kas, tad uzņēmējus dzen šajā ilgtspējas virzienā. Un patiesībā arī, kā iepriekš runājām, vēl liek pat kaut kādā mērā būt arī tādiem ilgtspējas jautājumu vēstnešiem jau plašākā sabiedrības kontekstā. Taču te pašā laikā, bieži vien mēs redzam to, ka publiskā pārvalde patiesībā īsteno, neskatoties uz to, ka ilgtspējas politika uzņēmējiem tiek uzlikts kā tāds, varētu teikt, pienākums, tai pašā laikā pašas valsts īstenotā politika nevienmēr ir tik ilgtspējīga. Kā tev, Agnes, liekas, vai arī tā nav tāda būtiska ilgtspējas jautājuma sadaļa, lai paskatītos uz to, kā patiesībā publiskā pārvalde, kas arī ir milzīga sadaļa, jebkuras sabiedrības dzīves organizēšanā, arī lai publiskā pārvalde būtu ilgtspējīgāk? Vai tas nav tāds kā nostīt aizmirstais aspekts? Šis ir fantastisks jautājums, uz kuru, manuprāt, kurš sāk par šiem ilgtspējas jautājumiem domāt un kad sāk runāt par kaut kādu mērķu kaskadēšanu. Piemēram, ja valstī ir mērķis sasniegt kaut kādus ilgtspējas attīstības mērķus, kas vairs nav tikai trešo pasaules valstu jautājums, bet visu valstu jautājums, kas ir ANO, tad ir grūti atrast to pat, es teiktu, bieži vien datus, uz ko atsaukties, vai kur tad
valsts politika šo virzīs, atbalstīsies, un kur tad mēs kā uzņēmumi varam tā kā pieslēgties, lai šo jautājumu palīdzētu risināt. Vēl viens aspekts ir, viens ir tie saucamie valsts un pašvaldību pakalpojumi, cilvēkiem, ja, kas tad varētu reaģēt. Otrs ir valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības. Un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības īstenībā būtu tas, ar ko valsts varētu nodemonstrēt kā akcionārs savu izpratni par to, kā tas notiek. Bet tā realitāte ir manā praksē bijusi tāda, ka tiek noformulēti pat šie strateģiskie mērķi šīm kapitālsabiedrībām. Un tad, kad kapitālsabiedrības atnāk ar gatavu izstrādāt plānu, kā viņi, piemēram, kādas vidas un sociālus mērķus ieviesīs un aktualizēs, sākot, pacels algas, nomainīs kaut kādu infrastruktūru vai savādāk, tam visam ir nauda. Un tad deputāti saprot, ka tas vairs nav paceļams, jo tā ir nauda, un kur mēs viņu tā kā radīsim, jo tā ir ilgtermiņa investīcija, un mēs it kā bez viņas nevaram, jo mums taču ir KPI, mums jāatskaitās ar Eiropai, un kaut ko dariet tomēr, ja, lai tā, kaut ko dariet, jo tik daudz mēs nevaram atļauties. Tad principā kaut kā šie, ir sevišķi pašvaldību kapitālsabiedrības, viņi ir ķilnieki tai politiskai diskusijai par to, ka mēs neesam gatavi to naudu neatrast, ne piesaistīt, ne meklēt, bet mēs esam mērķus uzstādījuši, un principā viņi paliek uz papīra. Tā kā tas, ko mēs novērojam, ka tā ilgtspējas politikai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās neiet līdzi finansējums vai finansējuma modelis, vai kā mēs nopelnīsim ar šo arī darot šādi, tā kā pa jaunam. Un tas ir milzīgs izaicinājums, par kuru, man liekas, īsti neviens nav runājis, jo pagaidām mēs esam apstājušies pie tādas mērķu definēšanas. Iespējams, kāda no sarunām par ilgspēju, kas noteikti šajā podkāstā nebūs retums, jāturpina tieši par šo virzienu. Jā, kāpēc ne? Jā, un Agnes patiesībā to arī atbildot uz šo jautājumu, nedaudz jau pieskāries vienam no maniem nākamajiem jautājumiem, kas gan sarakstā bija vēl izlaižot divus, bet pavisam noteikti gribu ķerties arī klāt tam, ņemot vērā, ka pieminēju šo te starptautisko aspektu. Un noteikti sarunās ar uzņēmējiem šeit LTRK un arī, varētu teikt, pat plašāk tādā Eiropas kontekstā, gana bieži saskaramies ar to secinājumu, ka, Eiropa šeit, varētu teikt, zināmā mērā skrien pa priekšu pārējiem. Protams, ir šie te ANO mērķi, bet te pašā laikā Eiropas uzņēmēji tomēr ir diezgan skeptiski noskaņot, ka mēs paši, no tādas politikas veidotāju puses, skatoties Eiropas līmenī, noliekam sevi sliktākās konkrētspējas pozīcijās nekā no citām pasaules vietām. Kā tu šo te vērtētu? Jo, protams, arī zinu to, ka politikas veidotāji šo te vienmēr atbild, ka nē, mēs patiesībā jums parādam to iespēju, kā tad vajadzētu darīt. Kā tev liekas, skatoties uz tādu jau vairāk varētu teikt praktisko pusi, ko tad ilgtspējas ieviešana šobrīd nozīmē uzņēmumiem, un vai vismaz šobrīd tā ir tiešām tāda konkurences priekšrocība, vai drīzāk tomēr tāds nedaudz konkurences vai konkurētspējas pozīciju apgrūtinošs elements? Viens aspekts par šīs ekonomikas pārmaiņām, un kur Eiropa skrien pa priekšu, un kur pasaule varbūt vēl to nedara. Akmens laikmets nebeidzās, tāpēc, ka beidzās akmeņi. Ja? Šis ir ļoti... šis ir, es meklēju šī citāta izcelsmi, un viņš bija nācis no naftas biznesa Saudārābijā. Un mani ļoti aizšķēra šis, jo tā arī ir, jebkuras pārmaiņas, kuras bijušas ekonomikā, viņas nāca ar kaut kādām izmaksām, un bija vienmēr kāds, kas samaksāja vairāk, un pēc tam tas viss palika lētāks. Mēs esam šādas ekonomikas priekšvakarā, kur kaut kas mainās. Tas kurs ir noteikts. Un, manuprāt, tā diskusija, kādai vajadzēja būt nākamajai, bet varbūt jūs LTRK varbūt domājat savādāk, kā mēs runājam par tirdzniecības līgumiem. Jo tas, par ko biznesa saka, viņi saka, jā, mēs esam, piemēram, iepakojuši atbildīgi, un tagad zaļi un tā tālāk, un mēs esam uzaudzējuši, to gaļu vai to maizīti vai kā savādāk, tur, kur nav nekādi, vidēji kaitīgi, cilvēkam kaitīgi līdzekļi, un tad atnāk mums preci no trešās pasaules valsts, un tur nekādas kontrolas nav. Un tad mēs runājam visam par starptautisko tirdzniecību. Kādi tur ir nosacījumi, kurā brīdī mēs pateiksim, ka tas vairs nav ok. Ja? Man liekas, ka tā būs tāda politiskā izšķiršanās, kur zaļais kurs vēl būs tāda maiga versija par tām pārmaiņām, kurām mēs esam šobrīd priekšā.
Un te būs arī vēl viens aspekts, kas ir šī nelegālā un ēna ekonomikas daļa, kad visi meklēs kaut kādus veidus, kā to apiet visticamāk. Un manuprāt, tā ir tāda liela politiska izšķiršanās, kur viss sapratīs, ka tas nav iespējams. Runājot par biznesa līmeni, es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs no nozarēm. Ir nozares, kuras vairs vienkārši mēs kā Latvija esam piegādātāja valsts, mēs neesam tādu lielu ekosistēmu, mums nav IKEA, kur mēs pārvaldam vairākus uzņēmumus un mums ir kaut kādas liels distribūcijas tīkli un tā tālāk. Mēs tomēr esam piegādātāji kaut kam lielam. Un tad mēs, principā, kā biznesa, mums ir jāseko līdzi, ko šis lielais dara, kurā nozarē. Un ir nozares, kurās vispār vairs par to neuzdod jautājumus. Par to vispār tu nevari pat konkurēt, ja tev nav šī ilgspējīgā higiēna. Bet ir nozares, kuras vēl joprojām saprot, ka viņas vienkārši nevar neko savādāk darīt. Un vēl nav gatavas, vai nav risinājumi, vai nav inovācijas, lai vispār šo jautājumu atrisinātu. Bet tas, ko prasa arī regulējums, viņš neprasa uzreiz visu atrisināt. Viņš prasa, ka jūs spējat, es lietošu šo vārdu, defektēt. Ka jūs spējat noteikt, ka šī nav tā atbildīgākā, labākā prakse, ko jūs darat. Un pie pirmās izdevības jūs to mainīsiet. Arī tā ir stratēģija. Un man liekas, ka tā ir tā lieta, ko mums arī Latvijā mums patīk būt perfekcionistiem. Lielākai daļai uzņēmumi patīk visu pareizi izdarīt un ieraugot šo te. Mums liekas, ka mums viss ir jāizpilda. Es teiktu, ka mums ir ar veselo saprātu jāiet pie klāt šim regulējumam, jāsaprot, ko mēs varam, ko nevaram un kad varam. Un arī tas ir ok. Un man liekas, ka to daudzi mazliet palaiž garām, jo tas tiešām nav mājasdarbs, kas ir jāizdara obligāti viss pēc kārtas. Jā, no tevis teiktā man pat gribās to tā nostīt kopsavilkt, ka tās Eiropas un politikas veidotāju kopumā prasības caur šo savas ietekmes apzināšanās prizmu ir jālūko tiešām caur to saimniecisko racionalitāti, ko tikko minēju. Tas droši vien arī viens no tiem pareizajiem modeļiem, kā uz to jautājumu paskatīties, lai beigās tas nenozīmē to, ka uzņēmums beidz pastāvēt. Jo es ticu, ka arī virkni uzņēmumu arī šeit pat Latvijā patiesībā tā ļoti klāji nostājoties pretī šīm te prasībām, faktiski varētu savu darbu beigt jau rītdien, bet te jau runa par to, kā pārkārtoties, lai tā tuvākā vai tālākā nākotnē, kā kurā konkrētajā gadījumā tas uzņēmums spētu darboties ilgspējīgi. Jo viens no ilgspējas vēl aspektiem ir finanšu ilgspēja, par ko mēs bieži vien aizmirstam runāt. Jo finanšu ilgspēja arī jābūt tādai, ka lai es varu atļauties to naudu pelnīt, bet atbildīgi. Un pārkārtoties, tieši pareizi minēt, labs vārds pārkārtoties, lai es varētu darīt savādāk. Mums, piemēram, ir kūdras nozare, kur ir, manuprāt, jūs arī ziniet šo stāstu, ka viņiem šobrīd ir variants A un variants B un varbūt vēl C, kāpēc viens variants viss beidzās, viņiem ar to vairs neļauj nodarboties, kā mēs pelnīsim naudu. Un kādreiz bija diezgan populāri tādi stresa testi uzņēmumos, kur darīt, ja, piemēram, 30% kristos apgrozījums. Pēkšņi kāds klients beigtos, vai mums Covid laikā bija tā aiztais biznesa ciet. Stress tests, manuprāt, mēs visi izbaudījām, ko tas nozīmē. Tāpēc šis ir tāds vēl viens tests par to, ja man šis resurs beigsies. Ko es darīšu, kā es viņu aizvietošu, vai es to varu izdarīt, cik tas man maksās. Jā, kad man šeit ļoti brīnišķīgs tas piemērs, ko minēja par kūdras nozari, esam šeit iekšēji gana daudz diskutējuši, un tas, kas šķiet šajā kontekstā visvairāk raisa tādu neizpratni no uzņēmējiem, ir tas, ka citviet Eiropā tomēr tas ir tā kā pieņemamāk, citviet tā kā nē. Tur, protams, ka dažādi Eiropas politikas plānošanas dokumentu apsvērumi par to, kam dēļ vienā teritorijā tie apsvērumi citādāki, citā atkal vēl citādāk, bet tas droši vien ir tas apsvērums, kuru kontekstā tieši arī Latvijas nozare par to savu nākotni diezgan nobežījusies. Ja drīkst šeit vienu tomēr kritiku, es teiktu tā, ka ne visas nozares, bet ir nozares un uzņēmumi, kuri, kā saka, pieiet šīm Eiropas konsultācijām ļoti neatbildīgs, teikt tā, pa vēlu, kad būs gatavs, tad mēs runāsim. Jo man liekas, ka tur jau tā sāls ir, ka tev tā nozarē jāspēj aizstāvēt sevi jau un skaidrot to biznesa modeli, jo mēs par kūdras nozari runājam, tur arī dažādi biznesa modeļi ir, par kuriem mēs ko dara ar to kūdru, ja? Dedzina vai taisa produktu, un vai tas pieder tev, vai tu esi izīrētājs. Tā kā tas ir pilnīgi dažādi modeļi. Līdz ar to tā lobēšana, ko mēs Eiropā bieži vien tā kā darām reaktīvi,
Viņa būtu jādara proaktīvi. Un vēl kas ir tas, ko, manuprāt, būtu jāpamācās no citām Eiropas Savienības valstīm, ka publiskajam sektoram nevajag baidīties no biznesa viedokļa. Par to, ka Eiropā mēs tiešām mums ir jāaizstāv tas biznesa viedoklis. Un šeit ir viena problēma, ko mēs esam arī, arī tā sapratuši, ka bieži vien kaut kādus datus vācot vai metodikas izstrādājot, lai aprēķinātu, nezinu, tur CO2, tur kaut kādas citas ietekmes, mēs bieži vien tā metodika ir balstīta uz to, lai pasargātu to valsts atbildību un nevis maksāt sodu, bet varbūt nevis ar to īstu realitāti, kas notiek uzņēmējdarbībā. Un man šķiet, ka tāda atklāta saruna no abām pusēm ir pietrūkusi, lai mēs runātu, jo mums jau patīk dažreiz padarīt lietas labākas nekā varbūt viņas ir. Jo kāpēc, bet ir tā, kā ir. Un tad, lai nebūtu tā, ka, nezinu, lauksaimnieki saka, jā, bet Vācijā tur tā un šitā, bet varbūt mēs varam riktīgi izanalizēt, tad kur ir tā lieta, jā. Agnes, ļoti patīk tas, ko teici, ka publiskai pārvaldei noteikti vajadzētu nebaidīties no biznesa viedokļa. Es pat teiktu, ka visticamāk pat ieklausīties un kādreiz to pārņemt kā savu viedokli un par to arī pacīnīties tik tiešām Eiropas arēnā. Diemžēl mūsu šodienas sarunas laiks nepielūdzami ir pietuvojies noslēgumam, bet man vēl ir viens, manuprāt, brīnišķīgs jautājums. Nebūs tas vienkāršākais šodienas sarunas kontekstā. Ticu un ceru, Agnes, ka tu nenolieks, ka tevi var, teiksim, tās dēvēt par ilgtspējas jautājumu entuziasti, arī tādā personīgā kontekstā. Kas varbūt ir tie jautājumi, uz kuriem ir pamatot tādā ilgtspējas, visu jautājumu attīstības kontekstā, paskatīties arī ar to skeptisko aci? Skeptiski. Nedaudz pieskārāmies jau tam virzienam par to, kā tad valsts pati rīkojās, to starp savu valsts kapitāla sabiedrībām, bet droši vien arī pati kā veidojums. Bet kas varbūt ir vēl tās lietas, kur mēs, droši vien tas pat varētu būt tāds kā tavs ierosinājums nākamajām ļoti strīdīgajām podcastu tēmām par ilgspēju? Es teiktu, ka tēma par zaļmaldināšanu nāk šobrīd klajā jaunas direktīvas par zaļmaldināšanu, par to, kas ir kādas logo, kādus saukļus mēs nevar, principā ir aizliegt sev pasludināt par klimatneitrālu uzņēmumu. Tāpat arī izvirzīt mērķi par klimatneitralitāti, man liekas, tas ir nereāli, jo tad mēs vienkārši saprotam, ka bez kredītu pirkšanas, mēs uz papīra bilancē neko nevaram tur izdarīt. Ja? Un man liekas, arī tas jābūt atklātai tai sarunai. Mēs, piemēram, programmu, kuru es vādu par atbildīgu biznesa vēstnešiem, kur var nākt mācīties, mums tagad ir pieteikšanās līdz 8. februārim jaunai grupai, tā šogad būs vienīgā grupa, tāpēc aicinu to darīt. Mēs stāstam un spēlējam dažādas metodas un spēles, un viena mums no tām ir par CO2 stratēģijām uzņēmumā. Un tad tur mēs esam redzējuši visādas stratēģijas, piemēram, kā mēs visu ļoti palēto varam nopirkt, neko nemainot, ja? Tā var būt mūsu klimatneitralitātes stratēģija, un tad mums ir tā mazliet varbūt dārgākā, bet laiktiekpilīgāka mēs sākam domāt par biznesa modeļa maiņu, par kur iegūst cilvēks, kur iegūst resursi, kur iegūst ilgtermiņā kaut kas, ja? Un man liekas, ka tā ir tā debate, kurai ir jānotiek valdē, iespējams padomē, un jāpieņem tas lēmums, un tad arī skaidri jāpasaka, mēs neesam gatavi tur, pārmaiņām. Bet tad tā arī jūsu stratēģija, bet nestāstīt to, kā nav. Un tad vienkārši mēs ar to rēķinamies. Jā. Zaļmaldināšana tik tiešām ir arī viena no tēmām un viens no jēdzieniem, kas ir pierakstīts manos sarunas pierakstos, bet, diemžēl, šodienas sarunas ietvarā mums laika tam vairs neatliek. Teikšu, Agnes, tev lielu paldies un tikai atgādināšu klausītājiem, ka ar mums šodien kopā LTRK podkāstā uzņēmēja balss bija Agnese Elksne, Bensone, CSR Latvija vadītāja, un sarunājamies par ilgtspējas jautājumiem. Šķiet iezīmējām tiešām interesantu horizontu arī nākamajām sarunām, bet par to noteikti sekojiet līdz mūsu podkāstu jaunumiem un nepalaidiet garām arī nākamās epizodes. Šodien ar jums kopā biju es, Jānis Lielpēteris, un uz tikšanos nākamajās podkāstu epizodēs. Visu labu! Paldies, ka uzaicinājāt! Visu labu! Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.